Esiet sveicināti Rīgas drošības fóruma raidierakstā. Šodien mēs apspriedīsim mākslīgo intelektu kā revolucionāru tehnoloģiju drošības jautājumos Eiropā. Esmu Jūlija Giforda, Trūsiks vadītāja un 5G teritorija komunikācijas vadītāja, un šodien man pievienojas divi eksperti - Ivers Ījaps, politiskais pētnieks un Eiropas parlamenta deputāts, un Aldis Ērglis, Emergen Latvija vadītājs, kā arī lielo datu zinātnieks un mākslīgā intelekta pētnieks. Es domāju, ka mēs sāksim šo sarunu ar tādu kā īsu ievadu par pašu tematu un ievadu no runātājiem un jūsu domām. Īsāk sakot, mēs visi zinām, ka tehnoloģiskā attīstība, mākslīgā intelekta tehnoloģiskā attīstība pēdējā laikā ir piedzīvojusi un pēdējā gada laikā ir piedzīvojusi milzīgu lēcienu, un mēs esam spiesti apsvērt tā ietekmi uz visiem sabiedrības aspektiem, kā arī konkrēti uz drošību. Un tāpēc man būtu interesanti zināt, piemēram, Ivar, no jums kā politiskiem zinātniekam, pētniekam un Eiropas parlamenta deputātam, vai jūs redzat to, ka tas tiek aktualizēts, kā mākslīgais intelekts tiek aktualizēts Eiropas drošības tematos, vai šī tēma ir interesanta Briselē? Jā, protams, tā ir ļoti interesanta, un es esmu politiķis, lēmumu pieņēmējs, tāpēc parasti ir tā, ka mēs cenšamies noteikt kaut kādu tiesisko regulējumu tam, kas notiek tehnoloģiskajā jomā. Un es neesmu inženieris, tāpēc es domāju, ka, un man arī pašam ļoti noder šāds dialogs, kā piemēram ar Aldi, kurš patiešām ir eksperts stāsta tehniskajā daļā. Bet stāsta politiskā daļa ir tāda, ka, protams, mēs atpaliekam tehnoloģiskās attīstības ziņā ar mūsu noteikumiem, jo mēs visi zinām, ka tas, kas notiek tieši šobrīd, un it īpaši pēc ChatGPT parādīšanās pagājušajā ziemā, ir jau tagad noticis daudz un ir jaunu pielietojumu un jaunas tehnoloģijas ir daudz un Eiropā, jo īpaši Eiropas Savienībā, cenšas šīs tehnoloģijas sastatīt ar kaut kādām vai kaut kādā vērtību balstītās sistēmā, lai padarītu tās paredzamākas un drošākas daudzos aspektos. Ir diezgan daudz interesantu aspektu, ko varētu aplūkot drošības kontekstā, sākot ar kiberdrošību un kriptogrāfijas iespējām mākslīgajā intelektā. Bet aizvien arī politikas ziņā mēs visi sagaidām zināmu mākslīgā intelekta pielietojumu vai izmantošanu plašāku nākamā gada vēlēšanu kampaņās īpaši, jo 2024. gads būs liels vēlēšanu gads gan Eiropā, gan arī ASV, kas nozīmē, ka visas lielās tehnoloģijas un to iespējas varētu ienākt spēlē un arī kādas negodīgas metodas. Un tas jau ir noticis, un šajā ziņā, protams, politikas veidotājiem vienlaikus ir jāsazinās ar tehnoloģiju ekspertiem, un, protams, ir tas, ko mēs atbalstām. Ir jāievēro noteikta tehnoloģiskās attīstības sistēma, un tas ir jāliek kādā ietverā, lai nodrošinātu to, ka šīs tehnoloģijas ir labvēlīgas mūsu iedzīvotājiem. Paldies! Izklausās, ka mums ir daudz dažādu bažu, kas prasa zināmu arī regulējumu, kā teicāt, un tas būs liels temats, kuru noteikti pieskarsimies arī šajā diskusijā, bet jūs tieši tā teicāt arī, ka ir svarīgi uzklausīt tehnoloģiju ekspertu, tāpēc jums, Aldi, kā akadēmiskajam un praktiskajam speciālistam, es uzdošu tematu, vai drošības temats ir, uzdošu jautājumu, vai drošības temats ir tas, par kuru esat domājuši. Un varbūt īsa piezīme, kad mēs runājam par drošības tematu, mēs redzam, ka piemēram, rūpniecībā būs daudz lielāka ietekme, piemēram, kvantu skaitļošanai, kas arī ienāks, un tad ietekme būs ļoti liela, un kvantu skaitļošana arī ir uz visiem laikiem mainīs drošību, piemēram, arī kriptogrāfiju, bet no mākslīgā intelekta viedokļa mums ir jāsaprot, ka mākslīgais intelekts patiesībā ir neliela progresīvas analītiskas jomas daļa, vai mēs izmantojam mākslīgo intelektu, kas ir kā cilvēka sajūtu imitācija, piemēram, vīzija, vai mēs varam redzēt kādus attēlu ģenerēšanu, lasīšanu, teksta izpratni, tulkošanu, balss sintēzi un tādas lietas.
Un šajā nozīmē, protams, OpenAI un visu lielo valodu modeļu izstrāde, kas mums ir arī ar ChatGPT un tagad, un pagājušajā piekdienā šķiet Google atklāja savu platformu Gemini. Arī par to, un mums ir jārunā vairāk par to, kā to regulēt un faktiski, kā mēs varam tikt galā ar dažādajām drošības problēmām, izmantojot to. Jo tas, ko mēs redzam, ka patiesībā mākslīgais intelekts ir tik labs, cik to apmāca. Un mēs redzam daudz dažādus apmācību datus un to izcelsmi, un mēs runājam par to, ka jo lielāks ir šis te apmācības datu korpus, tāds vislielākais būtu arī Ķīnā, piemēram, tad arī biometriski dati vai sejas atpazīšanas dati, piemēram, un arī emociju atpazīšanai nepieciešamie dati. Un jautājums ir par to, kā mēs aizsargāsim savus datus, jo ir dati, kurus izmanto mākslīgais intelekts, un tas nav tikai teksts, kā ChatGPT, bet faktiski arī katru dienu tiek uztverts no, piemēram, novērošanas kamerām. Un jautājums ir par to, kā mēs varētu vēlāk šos datus izmantot. Jo es personīgi ciešu no krāpniecības, kad kāds zvana, saka, lūk, šeit ir kolēģis no policijas vai bankas, un mums ir kaut kādas problēmas, un tad mēs arī saņemam šīs ziņas. Un tāpēc mēs varam iedomāties to, ka mums būs ģenerēti attēli vai videoklipi, kas izskatīsies kā īsti. Jā, krāpnieki ir ļoti prasmīgi, un viņu rokās šis tehnoloģijas kā mākslīgais intelekts noteikti ir tas, par ko ir jādomā un jāapzinās un jāspēj ar to tikt galā. Un jūs arī aktualizējāt lielisku tematu par to, kā mūsu pašu personas dati šajās nozīmēs ir sensitīvi, ir neaizsargāti. Un pavisam nesen mēs apspriedām arī Eiropas Savienības mākslīgā intelekta likumu, kas pašlaik tiek ļoti plaši apspriests Eiropas Savienībā. Un tas tiek paredzēts, ka tas būs pirmais nozīmīgais regulējošais tiesību akts, kas regulē mākslīgo intelektu, un, kad to izveidoja 2021. gadā, tad mums nebija tik izplatīti, un tagad mums ir šie regulējumi, tad tas ir jau jāgroza. Tāpēc šīs sarunas un diskusijas ir bijušas par to, ka ja mēs regulējam pārāk daudz, vai mēs patiesībā neslāpējam šīs inovācijas, un tāpēc jautājums Ivaram būtu tāds, vai ir iespējams panākt pareizo līdzsvaru, vai ir iespējams saglabāt novatorismu, inovācijas, vienlaikus saglabājot drošības aspektu un pārbaudas, un kā jūs to redzat no Eiropas perspektīvas? Eiropas Savienības vispārēja pieeja ir tāda, ka mēs ļoti labi jūtam, kā atpaliekam no šīm revolucionārajām tehnoloģijām, to jomā gan no ASV, gan arī no Ķīnas, un tāpēc, protams, kā inovāciju veicināšana šajā jomā ir diezgan svarīga. Bet Eiropas Savienība vienmēr ir bijusi spēcīga attiecībā uz regulējumu, nevis uz veicināšanu, bet tieši uz regulējumu noteikšanu, un tāpēc, protams, pašreizējais mākslīgā intelekta likums galvenokārt attiecas uz regulējumu. Mēs to saucam par uz risku balstītu pieeju, kas noteiktās tehnoloģijās nozīmē to, ka tās tiek aizliegtas. Tāpat arī liela cīņa, vai pat lielākā cīņa ir bijusi par biometrisko atpazīšanu reāla laikā, policijas jomā, tehnoloģijām un tam līdzīgām lietām, kas ir aizliegts, bet tajā pašā laikā augsta riska tāda pielietojuma, piemēram, mākslīgais intelekts transportā, izglītībā, enerģētikā un tā tālāk, tas ir mazāk riskants jautājums, ko ir labi, iespējams, vai arī būtu iederīgi pieņemt arī regulējumā. Bet es pats domāju, ka mākslīgā intelekta likums, kas, starp citu, sākotnējā politiskā vienošanās ietverās starp parlamentu padomi, tika panākts, starp citu, tikai vakar, un tas nozīmē to, ka mums tas tagad būs, un šobrīd tas ir parlamenta mandāts, jo lielākās bailes Eiropas Savienībā ir tādas, ja mēs kaut ko pieņemsim līdz nākamā gada martam vai aprīlim, tas netiks pieņemts šajā parlamentā vispār, un tas netiks pieņemts ar šo Eiropas komisiju. Un līdz ar to tas
padara lietas grūtākas, un visticamāk mēs to pieņemsim. Un tas ir labi. Tad atkal, cik saprotams, tas ir tāds kompromiss, tāpat kā vairums Eiropas Savienības pieņemto tiesību aktu, bet atkal ir jāpiemina to, ka tā ir viena no tām lietām, kur mūsu tehnoloģiju eksperti ir diezgan skeptiski pret daudzām no šīm lietām. Un viņi saka, piemēram, labi, jūs cenšaties regulēt jau vakardienas mākslīgo intelektu, nevis rītdienas mākslīgo intelektu, jo, piemēram, tad, kad lielie valodu modeļi parādījās masveidā pagājušajā gadā, tas, protams, tam bija, tas lika pārrakstīt tiesību aktus, jo parādījās stāsts par ģeneratīvo mākslīgo intelektu un tā pamata modeļiem, un tas viss bija jāievieš tekstā. Un, cik es saprotu, tad likuma attīstībā ir Vācijas un Francijas uzņēmumi, kas labi strādā ar šiem lielajiem valodu modeļiem, un viņi nav īpaši apmierināti ar, piemēram, ļoti ierobežoto pieeju, ko izvēlējās Eiropas Savienība. Tātad tas ir tikai spēles sākums, jo, kad mums ir likumdošanas akts, nākamais solis ir īstenošana, un kā to īstenot, kā to piemērot, un tas vienmēr ir visgrūtākais, vissarežģītākais, it īpaši, ja tiek risināti tādi jautājumi kā dati, ko arī mans godējamais kolēģis tikko pieminēja. Mēs visi zinām, piemēram, dārgā DPR, kādā nozīmē tas darbojas. Un tur ir dažādas interpretācijas, dažādi ierobežojumi, un tas virzās uz priekšu ļoti lēni. Un es domāju, ka ar mākslīgā intelekta likumu būs tāpat. Paldies! Jā, jūs pieminējāt, ka Eiropas uzņēmumi arī mākslīgā intelekta jomā, bet pat tiešām šie lielie uzņēmumi, tie nav balstīti Eiropas Savienībā. Un tāpēc patiešām, kā tas ir, vai mēs ejam vai atkāpjamies kaut kādā globālā mērogā, un mums par to būtu jāuztraucas. Tā ir tāda situācija. Mēs redzam, ka lielas investīcijas mākslīgajā intelektā tās veids lieli uzņēmumi Amerikas Savienotajās valstīs. Mēs nezinām tos visus, tie būtu uzņēmumi Silīcija ielā, Microsoft un Ķīnā arī vairākas drošības iniciatīvas ir, un tas ir arī tāpēc, ka vēsturiski lielie dati, tas ir par to, kur šie lielie dati ir pieejami un kur tie tiek vākti, un ir pavisam loģiski, jo pašlaik ir daži mākslīgā intelekta, ieguvēji no mākslīgā intelekta, un šie ieguvēji patiesībā ir lielie uzņēmumi. Piemēram, iedomājieties Google, ja viņi kaut ko ievieš un pievienotos savai meklētāju programmai, tad tas ietekmē miljardus lietotāju, vai Meta, vai Microsoft, ja viņi kaut ko ievieš, tad viņi var tērēt ļoti lielus pētniecības un attīstības resursus, un arī tajā ieguldīt, un viņi cenšas to darīt, un tieši tāpat arī Ķīna, tāpēc ir ļoti loģiski, un es personīgi, varbūt neesmu tik noraizējies par noteikumiem, kas tiks pieņemti Eiropā. Es domāju, ka mums sākumā ir jābūt stingriem pret tiem, un tad ir jāskatās, kā tas attīstās. Bet viena lieta, ka visā nozarē eksperti visvairāk apspriež tieši OpenAI un ChatGPT un visus lielos valodu modeļus, bet nozare domā, ka tam ir jākļūst par atvērtu šādu te avotu, un tas visu dramatiski maina, jo tad, ja tas pieder kādam gigantam no Ķīnas, ASV, tas ir slēgts, un mēs nezinām, ko tas, kā to apmāca, kas to apmāca un kam tas tiek izmantots, ir ļoti grūti arī tad to regulēt. Bet, ja tas kļūst par atvērta avota tehnoloģiju, tad tam arī ir noteikta nozīme no cilvēks viedokļa, jo nākotnē mums būs maz lielo valodu modeļu, nevis daudz. Un tāpēc, lai tos veidotu, ražotu, apmācītu, uzturētu, tam ir nepieciešams ļoti daudz enerģijas. Un eksperti uzskata, ka
lai kādam uzņēmumam būtu liels valodas modelis, tad patiesībā tik daudz mums nav enerģijas, lai viņus varētu apmācīt, lai kādam uzņēmumam tāds būtu. Un tāpēc šiem te dažiem, kas būs jēga arī vienoties par to, kāda atvērta avota modeli tad arī izmantot, vai arī kas, no kura varēs gūt lielāku labumu. Paldies, tas ir ļoti interesants apsvērums, un tajā pašā laikā šeit Eiropā un Latvijā mums ir valoda, kurā runā tikai daži miljoni cilvēku, un kā tas ietekmē mūsu drošību. Kā cilvēkus, kuri runā šajā valodā, un varbūt arī kā ir citiem cilvēkiem, citām sabiedrībām, kuras mazām tautām, kurām ir sava unikālā valoda. Cik es saprotu. Tā patiesībā ir īpaši Latvijas problēma. Vismaz arī mani kolēģi Latvijas Universitātē, Matemātikas un informātikas institūtā arī tā uzskata. Viņi man teica, ka, protams, kā ir diezgan milzīgs datu apjoms, taču to vēl aizvien aizsargā autortiesības, un tas nav atvērta koda vai avota. Tad vēl joprojām tas pieder Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, un joprojām notiek sarunas par to, vai to varēs izmantot mākslīga intelekta modeļu apmācībai. Un tas ir izaicinājums, jo es domāju, ka latviešu valodas mākslīgajam intelektam tas nedrīkst atpalikt, piemēram, no angļu valodas vai kādas citas, vācu, franču. Un šajā ziņā es domāju, ka mums vajadzētu visiem pieņemt saprātīgu lēmumu par latviešu valodas pieejamību, jo cik es saprotu no ekspertiem, joprojām, piemēram, ChatGPT var uzrakstīt dzejoli. Un pat diezgan normālu vai labu dzejoli angļu valodā. Bet, ja mēs uzprasām uzrakstīt šādu latviešu valodā, tad tas joprojām to nevar izdarīt, jo tas nav apmācīts. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vajadzētu aizsargāt daudzvalodību. Cik es saprotu, tad ASV pieeja šim konkrētiem jautājumam būtu par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas nedaudz atšķiras no Eiropas, un ASV ir tāds godīgs izmantošanas princips, kas nozīmē to, ka ja tiek noteikts, ka jūsu noteikta data apjoma izmantošana tātad neizmanto neatbilstoši šīs īpašuma tiesības īpašniekam, tad to var izmantot. Un Eiropā šī pieeja ir ir tāda, ka jūs vienkārši nevarat izmantot ar īpašuma tiesībām aizsargātus datus bez atļaujas. Un tātad, lai apmācītu arī modeļus. Paldies! No tehniskā viedokļa, jā, protams, nelieli valodu korpusi, teiksim, arī tas ir visas Eiropas Savienības valstu problēma, ne tikai Latvijas, ir arī daudz citas valsts. Un, protams, ja mēs paskatāmies uz Eiropu, mēs runājam daudzās valodās, mēs neesam kā ASV, Ķīnā situācija ir atšķirīga, tā arī gan nav viena valoda. Taču tas dod mums iespēju. Dod iespēju būt aizsargātiem, bet arī varbūt saņemt kādus arī šo lielo valodu modeļu iespējas. Un šeit es redzu gan priekšrocības, gan trūkumus. Priekšrocības ir tādas, ka mēs nezinām joprojām, kā tas būs, kā tas palīdzēs mums palielināt produktivitāti, jo tas ir tas, ko mēs tajā meklējam. Un mana pieredze liecina, ka mākslīgā intelekta risinājumi vislabāk darbojas biznesā, nevis lielajiem gigantiem, jo mēs redzam, ka tehnoloģiju giganti strādā ar lietojumu programmām, meklētāju programmām, bet uzņēmumiem tas darbosies kopā ar vai sasaistē ar cilvēku. Tātad būs sadarbība ar
cilvēkiem, kur izmantos mākslīgo intelektu, lai būtu produktīvāki, un mēs joprojām neredzam tik daudz to izmantošanas, varbūt pielietojumu. Mēs tos vēl gaidām, un iespējams ir pienācis laiks sagatavoties arī mums, lai sagatavotu valodas modeļus, valodu korpusu, un tam mēs varam to sagatavot, mums vēl ir laiks. Šķiet, ka ir tomēr jāpieņem kāds kompromiss. No vienas puses, jā, mūsu valodas pieejamība mākslīgajā intelektā nozīmētu, ka mēs ar šo rīku varētu paveikt vairāk, bet tajā pašā laikā, Aldi, vai jūsuprāt šī valodas ierobežotība palīdz mums, piemēram, personiskajos tādos piemēros ar knāpniecību, kad mēs redzam tos pielietojumā? Jā, pilnīgi noteikti. Un mēs redzam, piemēram, to, ka piemēram, 30 stundu balss ierakstu, piemēram, ar jūsu balsi var ģenerēt jūsu balsi sintētiski un, piemēram, ierobežot to informāciju, kas ir pieejama par mums internetā. Un piemēram, mēs esam atsevišķi unikāla valoda, un te drošības apsvērumu dēļ šeit es iespējams tad arī runāju par to, ka mums ir jāpieskaras ar to diviem aspektiem. Viens ir iekšējā drošība, krāpšanas un tā tālāk. Un šajā nozīmē es domāju, ka mēs iegūsim Latvijā, jo būs ļoti grūti kaut ko ļoti labu ģenerēt ar šiem modeļiem. Un vēl viena lieta, protams, mums ir jādomā un arī jārunā par to, ir regulējuma līmenī par šīs tehnoloģijas izmantošanu, jo noteikti to izmantos vai arī par dažādiem pielietojumiem, piemēram, militāri un drošības vajadzībām, gan valdības pusē, gan privātā sektora. Bet kā ir ar mākslīgā intelekta dubultas nozīmes izmantošanu, tīpaši kā no politiķa perspektīvas? Pirmkārt, Eiropas Savienība ir pietiekami pamatoti atstājusi šī mākslīgā intelekta izmantošanu militārajā jomā ārpus mākslīgā intelekta likuma darbības. Jo, protams, ir diezgan daudz jutīgu jautājumu par, piemēram, robotiem slepkavām, un droniem un mašīnredzi un tām līdzīgām lietām, bet mēs ar to neesam nodarbojušies, jo ir jāņem vērā Krievijas agresija Ukrainā, un es domāju, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu mēģināt regulēt šo jomu, vismaz ne tagad, un mums iespējams ir jāskatās uz plašāku darbības jomu, ne tikai uz Eiropas Savienības likumu un aktiem, bet arī sarunās ar mūsu transatlantiskajiem partneriem. Bet kas attiec uz dažādu veidu hibrīda aplikācijām, viltojumiem un krāpšanām, tad es ceru, ka Ērgļa kungam ir taisnība sakot, ka latvieši un latviešu valoda šo ierobežojumu dēļ ir mazāk pakļauta draudiem. Jo, protams, kā tie vispār ir diezgan reāli daudzos veidos sākot ar faktu, piemēram, ka un mēs varam tikai fantazēt, ka būtu kāds robots, kas spētu piezvanīt manai vecmāmiņai, piemēram, un lūgt pārsūtīt naudu uz manu īsto kontu. Protams, un arī vēl dažādas politiskās manipulācijas. Iespējams, jūs varat arī varbūt atcerēties neseno stāstu par Slovākijas vēlēšanām, kad kur bija šī sarunas audio ieraksts, ko publicēja opozīcijas līderis, kas ir mans labs draugs Eiropas parlamentā, un tā bija viltus saruna. Un tur šķiet runa bija par alus cenu paaugstināšanu tādā cenā kā Slovākija. Tā ir arī ļoti svarīga, tas ir ļoti svarīgs temats, un līdz ar to tas dēļ tā arī viņi zaudēja. Varbūt ne dēļ tā, bet tomēr tas bija kā tāds viens piemērs, kad tika izmantots, lai noviltotu šādu sarunu. Un tagad nākamais gads, piemēram, ir vēlēšanu gads ASV, bet ne tikai arī Indijā, un ar tādām lietām mums ir jābūt uzmanīgiem, jo
mākslīgā intelekta tiesību akti ir tikai daļa no šīs stāsta, un ir arī citas Eiropas Savienības digitālās likumdošanas sastāvdaļas, un es vairāk runāju jau pat par digitālo pakalpojumu likumu, par tādām kā platformām, kur tiek atklāti aizvien vairāk viltojumi, un ir pienākums pirmkārt preventīvi cīnīties pret šādu pielietojumu un vispār to kaut kādā veidā noņemt, kad tas parādās. Bet tas ir reāls apdraudējums. Iedomājieties, cilvēks iznāk un saka kaut ko. Saka, piemēram, vai Joe Bidens, Donalds Trumps, vai Vladimirs Putins, vai kurš, lai arī kas, tad var iedomāties jebko, un viņi iznāk un it kā saka kaut ko, ko viņi patiesībā nekad nav teikuši, un to var reāli tādā veidā noviltot. Paldies! Jā, noteikti. Un ņemot vērā šos viltojumus, krāpniecību, šķiet, ka tas vienlīdz kļūst par drošības problēmu. Un to var mācīt arī cilvēkiem, lai viņi būtu modri un mācētu to atpazīt. Un kāda jums ir vīzija, kā tas varētu izskatīties, kā mēs varētu attīstīt zināšanas cilvēkos un modrību, lai mēs varētu pasargāt sevi kā sabiedrību un arī pasargāt savas vecmāmiņas un vecākus un kaimiņus, lai viņi nekļūtu par upuriem kaut kam, kas šķiet ļoti reāls. Ja drīkst, es domāju, ka te ir jāpiemina divas lietas. Nedaudz ir jāatgriežas pie divējādā lietojuma. Mums ir ļoti stingri noteikumi par divējādu lietojumu, ja mēs runājam par ķīmiskām vielām, precēm, importu, eksportu, ražošanu, un es domāju, ka mums ir jārunā vai jāpiemēro līdzīgi arī datiem, ko var divējādā veidā izmantot. Iedomājieties, ka kāds pakalpojums vāc biometriskos datus, viņus iespējams var eksportēt un pēc tam izmantot citās valstīs. Tad mums vajadzētu šīs strateģiskās datu kopas kaut kādā veidā arī jāregulē. Bet no otras puses, es domāju, ka mums vajadzētu būt ļoti aktīvai diskusijai sabiedrībā. Un es pat domāju, ka ideālā gadījumā to varētu vadīt valsts sektors un valdība par to, kā tikt galā. Un kāda būtu vai kādai jābūt mūsu attieksmei kā cilvēkiem pret šo visu. Un es domāju, man būtu ļoti noderīgi, ja mēs varētu lasīt portālos, piemēram, par jaunu krāpniecību, kas izplatās, un būt par to informētiem. Tas ļoti palīdz. Mums par to ir vairāk jārunā un faktiski jāizglīto sabiedrība par šīm lietām. Īvar, vai jūs vēlaties pabeigt šo diskusiju ar komentāru no savas puses? Es pilnībā piekrītu apgalvojumam, ka izglītība, atklāta runāšana par mākslīgā intelekta draudiem un arī iespējām ir izšķirošs jautājums. Jo mēs vēlamies regulēt, un mums ir jāregulē, jo tā ir arī mūsu politiskā atbildība par zināmu regulējumu, lai tas būtu tehnoloģiskajai revolūcijai, kas šajā brīdī konkrēti notiek. Tajā pašā laikā nevajadzētu aizmirst arī par iespējām un runāt par tām, jo, piemēram, produktivitātes ziņā, kas, starp citu, ir īpaši Latvijas jautājums, tā ir milzīga iespēja, kas ir jāizmanto, un šajā ziņā es domāju, ka līdzsvarotām debatēm jābūt, jo mums ir vēl kāds piemērs, kas, starp citu, ir aizvien ļoti karsts temats Eiropas iestādēs. Un tas ir ģēmo aizliegums. Un vai mēs vēlamies sliktākajā scenārijā ar šo mākslīgā intelekta tehnoloģisko revolūciju, lai tas seko ģenētiski modificēto organismu ceļam, kas tikko tika aizliegts reāli un šķietamu risku dēļ, bet es domāju, ka mums, protams, nevajadzētu atstāt mākslīgā intelekta attīstību pilnīgi anarhiskā procesā.
kurā notiek viss. Taču no otras puses mums ir jāapzinās arī tas, ka pastāv risks aizliegt un apslāpēt tehnoloģisko progresu par daudz, kas varētu būt ļoti izdevīgs Eiropas ekonomikai. Jo mums, protams, nav tik lielu datu kopu un nav lielo tehnoloģiju uzņēmumu kā ASV, bet mums ir Eiropas Savienībā daudz labu prātu, kas varētu būt arī noderīgi, lai veicinātu Eiropas ekonomisko attīstību. Tāpēc šajā ziņā es domāju, ka mums vajadzētu runāt par abiem, gan par risku, gan par iespējām. Nevis tikai par riskiem, jo citādāk tas jau ir pārvērš tādā biedēšanā, kas, manuprāt, nav ļoti produktīvi. Paldies! Liels paldies! Un ar to mums arī jānoslēdz mūsu saruna. Tāpēc es vēlējos pateikt lielu paldies mūsu ekspertiem Ivaram Iebam un Aldim Ērglim par pievienošanos mūsu diskusijā par mākslīgo intelektu kā revolucionāru tehnoloģiju Eiropas drošības apsvērumos vai jautājumos. Liels paldies, ka pievienojāties mums! Un noteikti sekojiet raidierakstiem, apskatiet vai noklausieties arī citas epizodes. Tās ir pieejamas Rīgas drošības fóruma vietnē un Spotify, Apple podcasts, tāpēc noteikti paskatieties un tiksimies nākamreiz.